Un tad varbūt vēl viens jautājums, ko es vēlos pajautāt par šodienu. Kurš ir jūsu pirktākais produkts šodien? Šodien mūs pārsteidza Marisa, svaigais kazas siers, kurš ir šobrīd jau izbeidzies. Cik mums pulkstens vēl 10-15 un Marisa ir beigusies. Parasti bija lielāks pieprasījums Henrijam. Sezonā saldējums aiziet ļoti ātri. Un arī mūsu jaunumam, mūsu makaroniem šodien ir labs pieprasījums. Arī tas ir gandrīz viss, kas ir jau šobrīd palicis. Nākamais jautājums ir tāds, vai ir iespēja šos produktus iegādāties arī ārpus tirdziņa? Protams, mēs esam tepat no Gulbenes, lai arī mēs esam silmači, ko daudz jauc ar Druvienas silmačiem, mēs esam Gulbenes silmači, Beļavas silmači, bet līdz Beļavai mums ir tālāk, tāpēc mēs jau pieskaitam Gulbenei. Un, jebkurā gadījumā jūs varat rakstīt mums uz WhatsApp, sociālajos tīklos, individuāla pieeja, individuāli pasūtījumi, katru nedēļu tiek pievesti līdz mājas durvīm Gulbenē droši. Un tad pēdējais jautājums no manas puses, kurš būtu tas produkts, kur jūs ieteiktu izmēģināt citiem? Es ieteiktu pamēģināt, pirmkārt, tiem, kam ir aizspriedumi pret kazas piena produktiem, noteikti pagaršot mūsu kazas piena produktus, jo visi ir vienkārši patīkami šokēti un saka, bet tur nav nekāda kazas piena garša. Tas ir pirmkārt, otrkārt, noteikti ieteiktu svaigo pastu pagaršot makaronus. Mans bērns sākotnēji viņus tikai plikus ēda, bez nekā, neko nedrīkstēja likt klāt. Pirms dažām dienām viņi atklāja, ka kopā ar cieto rīvēto sieru tie makaroni arī ir ēdami un arī sieru, tad viņa tagad turklāt ēd. Svaigo kazas piena sieru viņa citreiz paziņo vakariņās, ka viņa ēdīs tikai sieru un kādu pucīti. Neskaitot šos visus jautājumus, kurus esmu uzdevis Silmeša saimniecībai arī par produktiem, tie nav visi produkti, ko Silmeša saimniecība piedāvā. Man pašai kazas piena produkti ir tāds misēklis, un es īsti nezināju pirms tam, vai tas ir tas, kas man garšo, bet viņa piedāvā arī burvīgus piespiedu sieriņus no kazas piena. Jā, no kazas piena. Jā, un debešķīgi garšīgi. Un, ja jūs esat arī uzturat tādā foršā misēklī un jūs ēdat veselīgi, tad tie ir tādi mazu kaloriju piespiedu sieriņi. Bet tiem, kas kalorijas neskaita, tu vēl neesi pagaršojusi mūsu silmaču kazas piena karameli. Vienmēr sakot, es to nedrīkstu ēst, bet jūs noteikti drīkstat. Tā kā droši sazinieties ar Silmeša saimniecību sociālajos tīklos un tad jau viņa spēs jums pateikt, ko tad vēl viņa piedāvā.